Pie šīs mājas būtu jāpieliek plāksne, jo šeit bija Latvijas Tautas frontes vēlēšana centrs. Un vēlēšana naktī šeit ienāca rezultāti no visas Latvijas. Mēs pašlaik atrodamies bijušajā proletāriešu rajona izpildu komitejas ēkā. Un vēlēšana naktī bija tāda tabula, kurā atzīmē vēlēšana rezultātus. Ar zili es atzīmēju uzvarētos, kur Latvijas Tautas fronte ir uzvarējusi, ar zaļu, kur bija Interfronte uzvarējusi, un ar sarkanu tur, kur notiks pārvēlēšanas vai atkārtotas vēlēšanas. Un faktiski šis saraksts, tas ir tāds vispilgtākais mēs iemiesojums, jo aiz katras krāsas stāv visi tie tūkstoši, kas ir nobalsojuši. Jo, piemēram, vislielākā manifestācija, tur piedalījās vairāk nekā 500 000 cilvēku. Un es ar visdziļāko pateicību domāju par tiem cilvēkiem, kas brauca no ļoti tālām Latvijas vietām, jo toreiz ātrumi bija daudz zemāki, ceļi sliktāki. Bet tā līdzdalības sajūta, tā atbildības sajūta, ka es arī esmu vajadzīgs, ja, lai parādītu, ka mēs visi esam kopā, tā bija absolūti vienreizēja. Protams, ka šī deklarācija ir otrs nozīmīgākais dokuments Latvijas vēsturē. Taču es arī ļoti labi atceros, kā tā tapa. Ne tik daudz par pašu saturu, bet par tādu konceptuālo pieeju. Tāpēc, ka tur dalījās divās kategorijās deputāti. Jau pēc Lietuvas neatkarības akta pieņemšanas bija redzams, kādas sankcijas Maskava vērš pret Lietuvu un kādas ir ekonomiskās sekas. Un tad bija tāda minimālistu grupa, kas teica, ka ir jāatjauno neatkarība, bet tāda nepilna. Es vairs tos formulējumus neatceros. Un tad bija tā maksimālistu grupa, kuras runājošā balss bija Egils Levits. Un tad vēl bija tādi, kas mēģināja iestāstīt, ka mēs nevaram atjaunot neatkarību, ka mēs esam jauna valsts. Bet viņiem neizdevās no tā minimālistu spārna sev pārvilināt atbalstītājus, lai vispār pagrieztu atpakaļ to ceļu. Un tad beigās atjaunoja neatkarību pilnā apjomā un tad dažus pantus uz laiku pārejas periodu apturēja. Tobrīd mēs neapzinājāmies, cik ārkārtīgi liela nozīme ir šim Baltijas valstu aneksijas de jure neatzīšanas faktam, jo tas mūs nostādīja tomēr citā stāvoklī nekā pārējās Padomju Savienības daļas. Un pats svarīgākais, protams, bija tas, ka Gorbačovam bija vajadzīga ASV ekonomiskā palīdzība. Un, protams, viņi bija tie, kas iestājās pret vardarbību, ļoti skaidri pasakot, ka tad viņi nevarēs ekonomiski palīdzēt. Un tas, kas notika ārpusē, tam bija nozīme īpaši pēc 4. māja deklarācijas līdz 91. gada augustam, kad mēs pilnībā atjaunojām arī neatkarību de facto.